Ja mēs taisām koku karkas siltumnīcu, tad viens no variantiem, kā viņu nosegt, mums ir polietilēna plēves ruļļos. Ja, šeit mēs sagriežam, cik jums ir nepieciešams. Vislabākā, protams, ir 200 mikromilimetru plēve, jo tā kalpos jums ilgāku laiku. Plēves nostiprināšanai mums ir arī tādas speciālas līsteņas, 1,5 cm x 3 cm, ar ko viņas nostiprināt plēvu pie karkas. Var izmantot arī 15 mikronu plēvu, bet tā nekalpos jums tik ilgu laiku. Mums ir armētā plēve, ko arī izmanto siltumnīcām, un tā kalpo vēl ilgāk nekā 200 mikronu plēves. Ja? Šeit ir armētā siltumnīcas plēve. Polikarbonāta loksnes var izmantot, kuras ir uz pasūtījumu. Variet pasūtīt, un tad būs saņemams 6 metru garās polikarbonāta loksnes. Kas negrib montēt metāla karkas siltumnīcas, var arī paši izveidot savu siltumnīcu. Kalibrēt koku materiālu, ja, šeit 45 uz 90, tad ir 45 uz 70 un 45 uz 45, no kā mēs varam uztaisīt siltumnīcas karkasu. Uztaisot siltumnīcas karkas, pēc tam mēs viņus varam karkas nosegt vai nu ar polietilēna plēvu vai ar polikarbonātu loksnēm. Polikarbonāta loksnes ir viens izmērs ir 2 metri x 6 metri. Ja taisam 6 metru garu siltumnīcu, tad tieši viena loksne iznāk viena mala vai arī viens jumtlaidums, pilnībā izmantojot polikarbonāta loksnes.